Ticiet man, visi tie, ko jūs tagad redzēsiet video, viņi ir pelnījuši šo balvu. Kaut arī saņems tikai viens. Dāmas un kungi, Ivo Lakučs! Sandis Ozoliņš! Viktors Ščerbatiks! Jeļena Prokopčuka. Paldies jums par to, ka jūs tērējat savu brīvu laiku, lai jūtat mani līdzi. Paldies jums! Gada balvu sportā 2008 par cīņas gribu Ieva Tāre. Lūdzu! Domājot par savu bērnību, es nekad nebūtu domājusi, ka kādreiz meitene no laukiem stāvēs te skaista kleita, tik fantastisku cilvēku apkārtnē. Es varēju par to tikai sapņot. Ja nebūtu šitā cilvēka, protams, es nebūtu Eiropas čempions pasaules. Tikai paldies šitam cilvēkam, ka es varu arī sasveicināties ar prezidentu. Paldies treneram. Šo balvu gribētu veltīt savam dēlam Markam. Marks, kad tu izdauksi un skatīsies šo raidījumu, es gribu, lai tu zini, nekautrējies sapņot, jo sapņi tiešām piepildās. Tā, kur es tagad paliku? Vai apjuka. Tā, varbūt aplosiņas, kamēr es domāju. Skaidrs, ka viens es šo nesasniegtu, un šādas paldies es varētu teikt vēl un vēl, bet es to nedarīšu, jo es baidos kādu nepieminēt. Tas nebūtu godīgi. Es jau esmu teicis jau varbūt, kāpēc mēs to lietu darām. Tad viens vai nekā mēs varam iekost kājā kādam. Otra lieta ir, kad cilvēki nāk uz ielas un klāt un saka, paldies jums, veči. Popularitāte nāk un aiziet. Taču tas atbalsts, ko esmu saņēmis no sev tuviem cilvēkiem, paziņām un nepazīstamiem ļaudīm, ir palīdzējis man ne tik daudz kā sportistam, bet ir kā cilvēkam. Un tā ir paliekoša vērtība. Par to es esmu ļoti pateicīgs. Paldies! Es cīnījos, es sacentos, es baudīju, un es esmu pašlaik ļoti laimīga. Paldies!